Nu ko, paņemsim mantiņas. Hei, jā. Visu uzparīt. Cerams, tik daudz nevajadzēs. Ko es ap Uzu Graviņā Kandavā šodien sačiem. Šī trasīti ir jāuzlabo, vai kā saka, jāatkop, jo ir laika zobs darījis savu un pamēģinās uz ātro saviem spēkiem tikt šeit galā, tā kā turpinājums sekos. Un šeit ir tik ļoti bieži spēlētāji, ka vienīgie, kas spēlē divas lapsas, un viņas reāli nebaidās, tas viņas vispār cilvēks laikam neredz. Ej, tu nost! Nu, kaut kā šitā. Skatās. Mēģināsim kaut kādus šitādus sasist periodus, lai cilvēki saprot. Nu, šeit it kā parasti nav bijis OB, bet uztaisīsim jau tā nogāzi vienkārši loz disku uzreiz. Teiks, mums tas nās, kur iziet un var spēlēt tālāk. Mr. Lomiks. Nu ko, darbs ar Lomiku OB mietiņiem ir. Viņš pietrūka. Cerams, atcerēšos otrdienā pirms sačiem uzsitīšu vēl, bet tā, jā, ir labāk. Tagad jāiet uztrimērēt višķiņu ap tiem OB mietiņiem. Laikam vajadzēja bišķi garāk, bet posties mietiņš ir. Re, kur arī ir mietiņš. Re, kur arī ir mietiņš. Re, kur arī ir mietiņš. Un re, kur ir gros, kurā varbūt kāds iemetīs eisu un dabūs beidzot tos 200 eiro ārā. Hejā! Tā mēs dzīvom. Nu ko, šī tā te. Izēja maliņas, lai OB var redzēt. Un pēc tam šito mežonis jādomā. Es saņemšos un nesaņemšos. Tas jau vajadzētu. Baigies darbs. Nu jau izskatās. Kaut kas te var notikt. Nu tik cik jā. Tas tur jāpakaļ. Bet nu, lēnām. Čadū! Es laikam neuzfilmēju, jā, bet redzēt, re, kur vecais celiņš ir tā aizaudzis, ka tur, nezinu, būs pēc tam, ja pie atsaucība būs, tad viņi jāmēģina sarunāt, ka viņš to visu norauj, tad viss būs ok. Un tam mēs pavilksim kādus 1,20 m uz priekšu, tāpat noliks te, no šejienes, tāpat sanāk tāds smuks, taisns metiens, haizrī, tur ir viss izpļauts. Aiziesim kopā, re, kur šitā te, pēreņš ir izpļauts, nu, es nezinu, 30 metros nevajadzētu ieraut iekšā pa kreisi krūmos. Nu, pa labi, te jau zāle ir, ja kas redzams, izpļauts ir, lejiņi arī, re, kur ir aizraut, nu, ja galīgi ierauts dimbā, no arī tāpat būtu bijuši problēmas. Visa šitais ir izpļauts, visa maliņa ir izpļauta. Apsties, skaisti. Skaisti, 6. gros arī gatavs spēlēšanai. Aizalsos, bet nu, 6. šitā smuki, ka jaunieši arī spēlē, kaut ko meklē. Kā nesasīt raklāk, vienkār diskam tur kaut kas ir jādara. Labi, ja dega vēl pietiks, tad super trimmerim izpļausim taisnu vagu uz grozu tagad. Davai. Izpļauju aplīšus, bet nevienu viņus redzēt. Ai, fails. Nu, neko. Biju aizmirst īstenībā, cik Uzu Grava ir skaista vieta. Mazs laukumiņš. Vienkārši tagad ar spēlē, kaut gan jau ir beiguši spēlēt arī, bet nu, ko 10 jaunieši vienkārši pēkšņi parādījās te un uzspēlēt izgalvu. Un trasīti tādi, kādi ir, bija noteikti labāk, bet tāpat, nu, prasās tos malas kārtīgi izspļaut, visu izdarīt un, jā, nu, cerams, mietiņi noturēs līdz otrdienai, cerams,
piedalīsies cilvēki, un cerams būs tā dalība, kad varēs pēc tam vērsties un teikt, ka, klau, vismaz vienreiz mēnesī arī ar trimmeriem, vismaz maliņas kaut kāds, 3 metrus, izspļautu tā, lai tie diski nezūd, un visi forši, reizi mēnesī ar trimmeri, viss malas noiet, galīgi pietiek, tā kā jā. Un jā, man ir finish, piedzīvojums beidzās, gan jau daudz vāvaļošana, bet, ja tev patīk paklausīties Laura gudrības, tad jau jā, tiekamies nākamā otrdien, kurš tas sanāk 1. jūlijas 7. Puzurgraviņā, spēlēsim 2 pa 9 apļiem, galīgs maksas 9 eiro, plus 1 eiro Deizbanka. Jā, ja tev interesē, kāpēc tāda maksa, droši raksti jautā, beigas nepublicēšu, kāpēc, bet interesanti ir manā problēmas izstāstīt. Tā kā tiekamies un atbalstam, jo citādi, kur cilvēki mēģina cenšas, lai kaut kas notiek, bet, ja nav, kā es vienmēr saku, pasākums bez dalībniekiem ir tikai nosaukums.